Jau 23 gadi kopš janvāra barikādē 1991. gadā. Šodien es gribu sveikt visus, kas piedalījās barikādēs, kas viņus atbalstīja. Visus mūsu latviešu tautu, kas parādīja vēl neredzētu izturību ar savu garaspēku bez ieročiem, stājoties pretī pasaules, kā saka, lielvarai, ļaunuma impērijai, PSRS un viņas ieroču stobriem. Un uzvarēja, par ko visiem milzīgs paldies. Tas uz mūžiem paliks Latvijas tautas vēsturē. Taču ir arī tādi brīži, kad gribās runāt mazliet vairāk. Cik ilgi mēs mēģināsim viltot pagātni? Saprotot, protams, ka pagātnes viltošana nogalina nākotni. Tā šodien es skatos Latvijas televīzijas pirmā programmā, tiek intervēts Odisejs Kostāns, barikāžu dalībnieks, aizsardzības štāba, viens no vadoņiem augstākajā padomē. Un viņš tur runā tādas, gluži klajas nepatiesības. Barikāžu ideja piederot lietuvietiem Butkjāvičam. Tad kāpēc viņš viņa nerealizēja 13. janvāra naktī pie televīzijas torņa? Barikādas organizējuši un schēmas izstrādājuši un visu realizāciju garantējuši izveidotie štābi pie augstākās padomes. Kad viņi izveidojās? 13. janvārī. Taču Rīgā jau pie visiem objektiem organizēta bija sabraukusi smagā tehnika no laukiem. Kā tad tas tā varēja notikt bez šo štābu rīkojumiem un organizēšanas un tā tālāk? Un tāpēc es gribu atgādināt, nevajag mēģināt viltot pagātni, pierakstīt sev to, ko tu neesi darījis. Vispār nevajag melot. 11. janvāra vakarā Tautas frontes valdes daļa viena mazā sastāvā sprieda, ko darīt, jo stāvoklis bija drausmīgs, draudošs. Un sanākuši ministra padomes priekšsēdētāja apsardzes priekšnieka Bunkas kabinetā pēc Cielavu Ilzas institīvas. Viņi bija godmaņa palīdzi, Ražuks, Strīpnieks un es. Mēs spriedām, ko darīt, un lai pieņemtu pareizo lēmumu, mums vajadzēja skatīties šīs te visas dokumentālās filmas un ierakstus no Prāgas, no Tbilisī, no citām vietām, no Baku, kur mēs redzējām, kā Krievu impērijas, PSRS impērijas karaspēks izrēķinās ar jebkurām pretestības kustībām. Un ko darīt? Un te mēs beidzot nonācām pie secinājuma, jāsauc ir tauta uz Rīgu, bija jau nolēms, ka 13. janvārī būs manifestācija, bet atstāt tautu vienu pašu, bez jebkādas citas akcijas nodrošināšanas pie šiem objektiem, kā augstākā padoma, kā ministra padoma, tas būtu ļoti nepārdomāti. Un tad mēs nolēmām, kā tad mēs tiksim galā ar šo jautājumu. Atcerējos, ka īsā laikā, pusotras stundas laikā, tā laika populārajos autokrusos Ziemniekalnā sabrauca kravas automašīnas, kas piepildīja šīs ielas Ziemniekalnā, un tur vairs nekāda kustība nebija iespējama, kamēr nebeidzās šīs sacensības. Un tad es ieteicu, ka vajadzētu izmantot lauku smago tehniku, ceļa tehniku, būvtehniku, baļķvedējus, kas kopā ar šiem vīriem, kas viņus vadītu, nodrošinātu tādu
pieeju objektiem, kuri ļoti grūti pārvarēt. Pat ieskaitot kravas automobīļus ar kūtsmēsliem. Lai tā nu ņemās tie uzbrucēji tur. Šis plāns tika pieņemts, akceptēts un arī tika veiksmīgi realizēts. Ja jūs atceraties, tad sadale bija tāda. Vidzemes novads devās uz ministra padomu, uz Dzirnavu ielas telefonu centrālu, uz Vecmīlgrāvu tiltu, Zemgalē un Latgalē bija uzticēts televīzijas tornis ar televīzijas raidstaciju Zaķu salā. Kurzemē tika uzticēts augstākā padoma un rādio. Un iznāca tā, ka nekur šie ceļi nekrustojās un brauca savā starpā bez nekādiem sastrēgumiem, īsā laikā ieradās Rīgā un bija pie saviem objektiem milzu daudzums smagās tehnikas ar nopietniem vīriem. Jā, vēl bija tur tāds izskanēja šaubas, vai viņi tādā dienā varēs piecelties agri no rīta, jo tad bija tā tradicionāli, ka nedēļas beigās bija alkohola lietošanas nelaimes. Nu, mēs nolēmām, ja nevarēs piecelties, tad arī nepiecelsies. Bet piecēlās pēc tam, kad valdes uzdevumā, Tautsfrontes valdes uzdevumā, runāja Dainis Īvāns, kura balsi visi pazina un kurai viņi tauta ticēja. Un aicinājums izskanēja 4 no rīta, 4 no rīta iedarbināja smago tehniku motorus un devās uz Rīgu cilvēki ar šo tehniku. Bet, lai to nodrošinātu, bija saskaņots ar attiecīgiem ministriem, ar Ģēģeri, lauksaimniecības ministru, ar Prūsi, celtniecības ministru, ar Janovski, transporta ministru, un nekādi sarežģījumi nebija. Pirms tam mēs 12. janvārī domas sēdē Universitātes aulā pie melnajām klavierēm kopā ar Ciela Vilzi paskaidrojam visu Latvijas rajonu pārstāvjiem Tautas fronts, uz kurien katrs novads brauks, kuri kontakta telefoni, ar kurām Rīgas pilsētas nodaļām Tautas fronts, un kā notiks šī te izvietošanās pie objektiem. Un arī to, ka nekādus sevišķus priekšniekus uz vietas mēs nenozīmējam, tie paši tur izveidosies no tiem vīriem, kas tur būs sabraukuši, jo visi mūsu latviešu vīri tādi ir jau izdienējuši armiju un apmēram zina, kā rīkoties tādos gadījumos. Līdz ar to es gribu pateikt, ka tā bija tautas gudrība, tautas saprāts un tautas drosme. Un šeit nekādas atsevišķas varoņas mēs izcelt nevaram. Veiksmi jums visiem, lai mēs vienmēr būtu tik apņēmīgi un vienoti.